vai bailes mūs vada, vai mēs paļaujamies uz bailēm un nedaram. Tur iekšā ar mums runā šī balss. Tāpēc iedvesma ir tas, kas spēj likt mainīties, taktikas, metodes, kas liek palīdzēt, jo cauri bailēm arī mans ceļš ir iets, lai tu ar viņām sadraudzētos, ieklausītos viņās, jo tur, kur ir tās bailes, tur ir tās patiesais dzinulis, kas mums ir jādara, jārīkojās, un lai nesastindzina šīs bailes, jo tur pretī stāv jauni ceļi, jaunas takas pa kalniem un pa lejām, un šīs lejas ir super iedvesmojošas. Tik daudz mācības ir gūtas tieši tad, kad es esmu bijusi lejā un rakņājusies iekšā, kas notiek, kāpēc, kas, kur, kas, kāpēc, galvenais, kāpēc šis vārds, un uzzināt nevis kas man vainas, bet kāpēc es tā rīkojos, izzināt. Šis ir mazs ieskats, kas notiek radot iedvesmu un kā mēs izzinām sevi radošajā procesā, jo mēs ik viens esam radītāji. Tām es ticu, to es jūtu, to es redzu arī ikdienā, arī darbā. Tāpēc iedvesma, lai iedvesma jums ik vienam rast savu ceļu, iedvesmoties un darboties.